Nu, ko, draugi? Pusotrs gads ir pagājis, kopš es lietoju Samsung telefonu un tikai Samsung telefonu, bet šodien mēs to pamainīsim. Pamainīsim, pateicoties Bitei. Šī nav apmaksāta reklāma, par ierīcēm esmu samaksājis pats. Un īpaši paldies manam čomam Dmitrijam, kurš ir biznesa klientu menedžers. Mums ir šitais ten. Kā jūs redzat, es domāju, ka viens būs parastais, bet nē. Viens ir Pro, otrs ir Pro Max. Atvērsim pirmie iespējas, pirmās sajūtas. Nu, īsti, cik es skatos, pēc kastītēm nekas baigi mainījies nav. Būsim godīgi, tās kastītes tādas, kādas ir. Pēc biezuma uzreiz jau redzams, ka lādētājs noteikti nav, bet nu lādētājs vairs nevienam nav. Vērsim vaļā, kur jūs gribat, lai sākam. Laikam jau visi grib to oranžo redzēt. Pati, man šķiet, šī unboxing pieredze, domāju, nav baigi savādāka. Arī, ņemot vērā, man pēdējais bija 15. Pro, tad, jā. Tas oranžais es nezinu, kā es jūtos, ja godīgi. Un pašam arī Samsung pulkstenim ir oranžais bērns. Gan man bija ultravečs, man bija oranžais. Es pat nezinu, kādas man ir sajūtas. Es nezinu, kādas jums sajūtas, kā jūs redzat. Kastītē, kā parasti, lādēšanas vāts, simkarts izņemamais. Tas galvenās, es nezinu, pārmaiņas. Mēs noteikti arī taisīsim properu apskatu, kur es parunāšu par šo telefonu, kas tur iekšā, kas ir uzlabojies, bet varbūt tās tādi pirmie iespējas ir izmainījies dizains minimāli, ir krāsas jaunas un apakaļ pie alumīnija. Bija titāna korpus kādu laiku, viņi pārgājas titāna korpus, bet ir apakaļ uz alumīniju. Un šeit ir tas keramiskais stīkls, šobrīd tā sajūt līmenī. Forši, man patīk. Dzīvē esmu lietojis, nezinu, man kādi 5-6 iPhone bijuši. Šī pirmā reize, ka man ir Pro Max telefons. Kāpēc? Tāpēc, kad es pārgāju Samsungs man iedeva Ultru, un es pieradu pie šī forma faktora. Nu jā, kā jūs redzat, īstenībā ar Ultru faktiski identiskos izmēros, biezums, viss. Atvērsim Pro modelīti, kas ir mazāks. To mēs gan salīdzināsim. Mums ir pieejams 15. parastais iPhone, salīdzināsim ar to. Es pat te, nu, to šitā zilā krāsa īstenībā tāda neslikta. Nu jā, man laikam pēc Ultras šis šķiet tāds bērnu telefons, kaut kāds maziņš šķiet. Kaut kā iepriekš vienmēr tieši izmantoja Pro telefons, nu jā, kaut kā nenopietni rokās. Idejiski, tās pašas pogas, viss tas pats, kas Pro Max, vienīgais baterijas. Tāpēc arī ņem lielo, jo baterija ir labāka. Jā, un lai būtu, laikam, labāks salīdzinājums, paņemsim sievas 15. parasto. Atšķirībā īstenībā šķiet, kad ir bišķiņ resnāks palicis, tāpatās kā es, šis telefons. Tas kamera bumps jūtās, jā. 15. varēja just šīs kantainās malas, tāpat kā Samsungam, tad šobrīd to nevar just. Tāpatās noteikti gribētu atgādināt, ka šie nav divi vienīgie telefoni, kas ir iznākuši. Iznāca arī parastais 17. un iPhone Air, kuram nav skaitlis. Cerams, ka tie arī līdz manim kaut kad nonāks, mēs varēsim patestēt. Interesants fakts tiem, kas šobrīd domā pirkt iPhones, tad 17. manā uzturē parastais ir best price performance šobrīd, jo viņš ir dabūjis gan to Pro Display 120 Hz, viņš ir dabūjis kameru upgrade priekšā, vienīgais viņam trūks šī trešā kamera. Bet tā cena ziņā es noteikti ieteiktu, ja jūs gribat vienkārši upgradeot savu telefonu, jums nevajag šīs kameras, jums nevajag lielo bateriju, tad es noteikti ieteiktu ņemt parasto 17. Ceru, ka tev pirmie iespēja patika, un tālāk jau centīšos tuvākajās dienās uztaisīt tādu properu apskatu, kas tad šajos telefonos ir jauns, kas ir labāks, vai varbūt tās, kas man nepatīk. Paldies, ka skatījies!